noteikti esi redzējis tos Sora 2 video, tīpaši, kas tagad TikTokā pilns ir visādi tie realistiski ļoti tie mākslīgā intelekta video, kas ir OpenAI jaunais ģenerators. Un daudzi pat neliek tos tagus, ka tas ir veidots ar mākslīgo intelektu. Līdz ar to es dažreiz ieeju komentāros smieklīgi paskatījies, ka lielākā daļa pat cilvēku tiešām domā, ka tas ir īsti ģenerēts video. Tik tālu mēs esam nākuši, ja, kad cilvēki tiešām tic tiem jaunajiem ģenerējumiem. Un īpaši Amerikā ļoti liels tracis no tā visa ir, jo slavenības, īpaši tās, kuras jau ir aizgājušas, tiek visādi zaimotas un visādas lietas darītas, un līdz ar to viņu bērni gan Twitterī, gan visu kaut ko citur raksta. Nu, kā tas nav ok, ka tas nav normāli. Es tam piekrītu, bet, protams, ir daudz interneta troļu un visi grib, teiksim, iepazīties ar jauno šo ģeneratoru. Kā tu domā, vai nevajadzēja šo te cenzūru taisīt kā iepriekš arī līdz šim, ka tu nevari baigi ņemt to Martinu Lutheru Kingu vai kaut kādus tādas slavenības aktierus un tā, kas ir aizgājuši tīpaši vēl zaimot? Kā tu domā, vai nevajadzēja OpenAI ieiest tādu cenzūru, vai pat tagad pēc nedēļas, kā ir šis te ģenerators, to jau vajadzēja izdarīt? Pierakst komentārā.